Talsu novads ir bagāts ar vairākiem unikāliem turisma galamērķiem, kurus gadu no gada izvēlas aplūkot tūristi no tuvām un tālām vietām. Lai apzinātu, kas līdz šim izdevies un pie kā vēl jāpiestrādā, Talsu novada turisma jomas pārstāvji tikās domnīcās solis pakalniem pāri. Domāju, ka iepriekšējā laikā ir ļoti daudz darīts turisma jomā, gan uzņēmēji, gan turisma speciālisti ir daudzus gadus spodrinājuši gan kultūra vērtību pērles, gan dabas magnētus un apskates objektus. Tas, pie kā būtu daudz vairāk jāstrādā, ir dabas taku marķēšana dabā, jo kaut vai Talsu Pauguraini, kas ir vienkārši brīnišķīga ainaviska vieta ar dabas skatiem, dabas vērtībām, bet pietrūkst dabā šo marķēto taku. Man vislielākie izaicinājumi ir infrastruktūra. Man šķiet, ka mēs visi šeit varētu ļoti labi pelnīt un dzīvot. Mums ir ļoti jauka vasara un mums ļoti daudz turistu viņu ir un viņi labprāt brauktu, bet ir dažas lietas, ko vajadzētu pašvaldībai bišķi sakārtot. Man šķiet, ka tik labi kā Latvijā nav nekur. Mēs visi dzīvojam pārticīgi, labi, bet šīs infrastruktūras lietas, diemžēl, ļoti sāpina. Es domāju, ka tas ir ne tikai turisms, tā ir sadarbība starp dažādām iestādēm. Gan pašvaldība, gan turisma uzņēmēji, gan uzņēmēji savā starpā dažāda līmeņa, dažādas šķērsgriezuma sadarbība, tāda stipras kopienas veidošana. Katram no sava skatu punkta mēs varam sadarboties, lai visi kaut kā kopā forši veidotos. Cilvēki arvien vairāk priekšroku dod izklaidei brīvā dabā, kas nozīmē, ka arī turisma nozares speciālistiem un uzņēmējiem jāpielāgojas jaunākajām tendencēm. Es domāju, ka ir tādi divi atskaites punkti - pirms Covida laiks un Covida laika ietekme uz dabas takām, uz emociju piepildījumu turismā. Tad šī ir tā tendence, kas ir ienākusi Eiropā, Baltijā un, protams, arī Talsu novadā, kur redzam vairāk ceļo individuāli, ģimenes, jo Covid laiks ienesa prasmes datortehnoloģijās, pašiem plānot, pašiem maršrutēt. Luminor galvenais ekonomists Pēteris Strautiņš teica, ka turisma jomā izmitināšana un ēdināšana sastāda aptuveni 2% no vidējā ekonomikas rādītāja Latvijā, kas nozīmē, ka šī sfēra ir kā piedeva, taču nav galvenais ekonomikas virzītais spēks. Ienesīgākais virziens ir preču ražošana, lauksaimniecība un mežsaimniecība. Talsu novada ekonomika attīstās. Jāsaka gan, ka pēdējos 10 gados tā attīstība ir bijusi lēnāka nekā caurmērā Latvijā. Šķiet, ka tur iemesli bija vietējā politika, vismaz tāda, kāda tā bija pirms kāda laika. Cerēsim, ka šajā ziņā attīstībā tas politiskais impulss būs spēcīgāks. Bija runa par Talsu novada galvenajām nozarēm, kas nepārprotami ir tās, kas ir dabas resursi un to pārstrādi. Semināru īstenojas nodibinājums Talsu novada fonds sadarbībā ar Talsu novada pašvaldības turisma informācijas centru, biedrības Talsu partnerību un zemkopības ministrijas un lauku atbalsta dienesta atbalstu. Nīceta Anna Stariņa, Arturs Reinholds, TV9 Pakalni.